Medicīniskā jeb ārpus ķermeņa apaugļošana bieži vien ir vienīgā iespēja tikt pie bērna pāriem, kuri cīnās ar neauglību. Tad nu apskatīsim sīkāk, kā tas notiek. Ja grūtniecība neiestājas gada laikā, tad ir jāpēta, kas tam ir par iemeslu, un problēma var slēpties gan sievietes, gan vīrieša reproduktīvajā veselībā. Tāpēc, pārbaudot sievietes veselību, paralēli arī vīrietis tiek sūtīts uz spermogrammu. Tas notiek tā, ka vīrietim tiek iedots īpašs trauciņš, kurā ir jāsavāc sēklas materiāls, jeb baltais zelts. Sēklas daudzums vienā nodošanas reizē vismaz pusteļkaroti. Vērā ņemams fakts ir tāds, ka sperma ejakulācijas brīdī šaujas ar ātrumu 45 km/h. Protams, svarīgs ir arī spermatozoīdu kustīgums un izskats, un klīnikā EGV ir speciālisti, kas visas šīs kvalitātes pārbauda un izmēra. Spermogrammu veic arī tiem vīriešiem, kas vienkārši vēlas kļūt par sēklas donoriem, pretī saņemot finansiālu atlīdzību. Spermas donors var būt no 18 līdz 45 gadiem. Ir vērts paturēt prātā to, ka stress, smēķēšana un alkohols negatīvi ietekmē spermas kvalitāti. Tagad par sievietes olšūnu iegūšanu. Neapaugļot olšūnu palielinājumā izskatās šādi. Olšūnas iegūst transvagināli, punkcijas laikā, kas aizņem aptuveni 10 minūtes. No sievietes tiek paņemts konkrētam ciklam domātās 8 līdz 17 olšūnas. Skaidrības labad jāmin, ka tās nav olšūnas no sievietes nākotnes resursi, bet gan konkrētiem mēnesim paredzētās olšūnas. Noteiktā laikā tās tiek paņemtas uzsūcot ar smalku pipeti. Starp citu, arī sievietes klīnikā EGV var kļūt par olšūnu donoriem, arī par to saņemot atlīdzību. Pēc tam iegūtās olšūnas nonāk pie speciālista, kurš veic olšūnas un spermatozoīdu savienošanu. Ir divas metodes, kā tas notiek. Pirmā. Vairākiem spermatozoīdiem pilienā ļauj cīnīties par uzvaru, kurš pirmais tiks olšūnā. Un otrā, viens mediķuprāt visskaistākais spermatozoīds olšūnā tiek injicēts manuāli. Pēc vienas dienas embrija ģenētiskā informācija jau ir zināma un šūnu dalīšanās process sākas. Šeit var redzēt, kā embrijs izskatās 4 šūnu stadijā. 4. dienā notiek brīnums, notiek šūnu diferenciācija, jeb pienākumu sadalīšana, kad visas šūnas it kā izlemj savā starpā un vienojas, kuras veidos embriju un kuras, piemēram, placentu. Attiecīgi, 5. dienā embrijs ir gatavs doties pie savas mātes. Šis arī ir brīdis, kad ir iespējams noteikt bērna dzimumu, kā arī jau konstatēt kādas ģenētiskas saslimšanas. Te elektronu mikroskopā var redzēt embriju 5. attīstības dienā, un šāds embrijs, izmantojot tievu katetru, bez narkozes tiek ievadīts mātes dzemdē. Operācija ilgst aptuveni 5 minūtes. Ja 5. dienas embrijs netiek ievadīts dzemdē, tad embrija dzīvības procesus apstādina, to ievietojot šķidrajā slāpeklī, un šādā veidā tas ir uzglabājums praktiski neierobežotu laiku, līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par nākamo grūtniecību. Un pēc 9 mēnešiem mazais brīnums ir gatavs ieraudzīt gaismu. Kā tas notiek?